Šodien raidījumu veltam daļā dzimuma pārstāvēm, lai sniegtu vērtīgus padomus veselības, labsajūtas un skaistuma jomā. Viens no burvīgākajiem un vienlīdz izaicinājumiem bagātākajiem dzīves posmiem sievietes dzīvē ir grūtniecība, kur mazulītim augot pieaug ne tikai vēdera apkārtmērs, bet arī dažādas sūdzības, kā piemēram tūska un smaguma sajūta kājās. Pamatā kompresijas terapija domāta ir tāpēc, lai novērstu tūsku. Un tūskas izraisītās, simptomus un sekas. Velkājot kompresijas zeķes, grūtnieces uzlabo asins atplūdi, kas ne tikai mazina tūsku, bet uzlabo arī kāju pašsajūtu. Jums atbilstošo kompresijas terapiju nozīmē ārsts pēc izmeklējuma. Pats svarīgākais, lai kompresijas terapija strādātu, ir piemeklēt atbilstošāko izmēru pēc jūsu individuālajiem izmēriem, ko iespējams īstenot Dinastijas veikalā Krišāņa Barona ielā 115. Labdien! Atzu! Kompresijas zeķītes, ja? Jums ir vajadzīgs, cik es saprotu, pirmā profilaktiskā kompresija, tā būs grūtnieči, ja? Labi, tad nāksiet man līdzi, mums vajadzēs nomērīt jums kājām izmēriņu, jo, lai zeķītes pareizi veikt savu funkciju, ļoti svarīgi ir precīzi noteikt izmēru. Viens no pasaulē atzītākajiem kompresijas terapijas produktu ražotājiem, Bauerfeind, piedāvā Venotrain kompresijas zeķes un zeķu bikses, kas atbilst ārstniecības prasībām. Kompresijas apģērbs veidots no gaisa caurlaidīga materiāla, apstrādāts ar ādu mīkstinošām dabīgām vielām. Īpaši grūtnieču vajadzībām zīmols Bauerfeind piedāvā zeķu bikses ar vēderam paredzētu elastīgo zonu. Tā, lūk, šeit var redzēt, cik precīzi ar Bodytronika iekārtas palīdzību ir nomērīts jūsu kājām apkārtmērs, kas palīdz mums maksimāli precīzi noteikt jūsu zeķīšu izmēru. Bauerfeind zeķu bikses ražotas no 50% mikrošķiedras materiāla, tādēļ tās ir mīkstas un elastīgas, patīkamas ādai un ir gaisu caurlaidīgas. Piedāvājuma klāstā ir arī plaša krāsu izvēle, vairāk kā 8 toņi, kas ļaus kompresijas zeķes pielāgot jūsu ikdienas apģērbam katru dienu. Lūk, šeit ir jūsu zeķītes, bet es jums noteikti izstāstīšu, kā jūs viņas pareizi vilksiet, jo tas ir ļoti svarīgi zināt, kā pareizi vilkt zeķes. Darām mēs šādi. Zeķītes ir jāvelk no kreisās puses. Jūs man padosiet savu plaukstiņu, un es nodemonstrēšu, kā tas tiek darīts. Solis 1, zeķe tiek izgriezta uz kreiso pusi pilnībā. Tad mēs ņemsim pēdas daļu līdz papēdītim šādi smuki ieliekam iekšā, izveidojas tāda tā kā aliņa, un šeit jūs stumsiet savu pēdiņu iekšā. Iedodat man tagad savu rociņu šitā, tā ir tā kā jūsu pēda, ja? Ņemsiet zeķīti, tā smuki pastiepsiet un uzmauksiet virsū savai pēdiņai. Un tālāk šo visu pārējo lēnām pakāpeniski celsiet uz augšu. Mūsdienās kompresijas zeķes ir gan dažādās krāsās, gan dažādu veidu, tā piemēram pusgarās un garās zeķes, zeķes ar atvērtu vai aizvērtu purngalu un arī zeķu bikses. Vēl es noteikti jums rekomendētu iegādāties arī ortopēdiskās zolītes, kuras grūtniecības laikā nēsāt ir jo īpaši svarīgi, jo palielinoties ķermeņa masai tiek nedaudz arī izmainīts pēdas velves atbalsta punkts, un bieži vien pēc grūtniecības ir kaut kādas izmaiņas pēdas izmērā, notiek deformācijas, tāpēc grūtniecības laikā nēsājot ortopēdiskās zolītes, mēs palīdzam saglabāt to pareizo pēdas atbalsta pozīciju. Zolītes ir standarta, tās ir tādas, ko var nēsāt jebkurš ikdienā, lai uzlabotu savu ikdienas soli. Būtisks atbalsts labsajūtā tiek panākts ne tikai ar kompresijas zeķēm un atbilstošām zolītēm apaviem, bet arī ar veļu, kas izstrādāta tieši grūtniecēm. Mēs varam uzlabot šo sievietes pašsajūtu, šo komforta līmeni ar vairākiem produktiem, ko piedāvā vācu ražotājs Anita. Un te ir gan barošanas krūšturīši, gan biksītes, ko var nēsāt grūtniecības laikā, gan ir arī pēcdzemdību biksītes, un ir arī jostas grūtniecībai, ko izmanto atbalstam un lielākam komfortam gaidīšanas laikā. Dinastija izceļ vācu zīmola Anitas ražoto produktu kvalitāti, kas atzīta pasaulē ne tikai dēļ augstvērtīgu materiālu izvēles, bet arī dizainu, kas ļauj sievietei justies ne tikai komfortabli, bet arī skaisti. Viņi visi ir ļoti mīksti, viņiem krūšturīšos nav stīpiņas, viss ir ļoti elastīgs, elpojošs
un komfortabls. Un ir katra detaļa pārdomāta tā, lai būtu ļoti, ļoti ērti. Zīmola Anitas produktu klāstā ir visdažādākā dizaina krūšturi, kas būs ērti ne tikai grūtniecības, bet arī mazulīša barošanas laikā. Šeit mēs varam redzēt, cik barošanas krušturīts var arī dizainiski būt ļoti pievilcīgs un cakains, ērta aizdarīte, kas viegli attaisās un tikpat viegli aiztaisās un ar mīkstām lencītēm. Ir arī vairāki veidi jostām, ko piedāvā firma Anita. Ir šāda te arī ļoti, ļoti mīksta, balstoša un arī puncīti sedzoša. Otrs variants ir šāda te lūk, kas ir vairāk stingrāka un vairāk muguru balstoša. Un viņš ir kā dizaina elements, jo var nēsāt virs kleitām un biksēm. Īpaši vēlos izcelt produktu jaunajām māmiņām, kas ir biksītes ar savalkošo daļu priekšpusē. Viņi ir īpaši stingri un savalk puncīti pēc grūtniecības. Viņi ir arī ērti nēsājums tās biksītes, jo katru reizi viņas nav jāvalk nost. Šeit ir speciāli tāda aizdarīte, kuru var attaisīt un aiztaisīt pie vajadzības, lai nav tas apgrūtinājums uzvilkt un novilkt. Ir dažādi izmēri un ir arī dažādas krāsas. Un sānos biksītēm arī var regulēt sāniņus, jo izmēri noteikti mainīsies. Tad šeit ir tā iespēja viņu arī pieregulēt. Visskaistākai un vieglākai grūtniecībai atrodams Dinastija veikalos Rīgā, Brīvības ielā 180 un Krišāņu barona ielā 115, Mārupē Pededzes ielā 10, Kuldīgā Aizputas ielā 22, kā arī internetu veikalā www.dinastija.lv. Ikvienas sievietes organisms ir unikāls, tā jutība un reakcija uz kairinātājiem var būt dažāda. Tādēļ katrai daļā dzimuma pārstāvei būs sava atbilstošākā ikdienas intīmās zonas higienas rutīna. Noteikti tā ir ļoti svarīga lieta, un tas arī ir tas, ko bieži vien sievietes un meitenes nepārzina, un dara to nepareizi, dēļ kā parādās tipiskas sūdzības par to, ka ir sausums makstība, diskomforts, biežākas maksas infekcijas vai izmainīta maksas mikroflora, un tad arī ar tādām tipiskām sūdzībām arī nāk pie ārstiem. Intīmajai higiēnai sievietes ikdienā ir ļoti būtiska loma gan veselībai, gan pašsajūtai. Šodien aptieku produktu plauktos ir vērojami daudz intīmās higienas produkti, kā neapmulst un izvēlēties sev atbilstošāko. Tas ir ļoti atkarīgs no sievietes vecuma, respektīvi, ja sieviete ir reproduktīvai vecumā, tad viņi ir ļoti bagātīgi ar laktobaktērijiem. Un tad mēs varam intīmajā higiēna pielikt ne tikai parastu ūdeni, bet arī intīmās ziepes. Svarīgi, ka intīmās ziepes labāk pirkt aptiekā, jo viņas būs daudz kvalitatīvākas, un labāk izvēlēties tādas ziepes, kur būtu attiecīgs pH vai arī laktobaktērijas klāt. Ja sieviete ir sūdzības par sausumu makstī, tad maksts mitrinātāji tas ir pirmais, ko mēs piedāvājam. Tie varētu būt arī tās pašas firmas, ko lieto arī intīmo losjonu vai ziepes, un tad tos var arī pielikt klāt, bet labāk lietot uz nakti. Šodien vēlamies jūs iepazīstināt ar Latvijā jaunu zīmolu intīmās higienas produktu segmentā, kas radīts Spānijā un vairāk kārtēju zinātnisko pētījumu gaitā ir pierādījis savu efektivitāti un labo iedarbību uz sievietes intīmās zonas labsajūtu un veselību jau vairāk kā 25 gadu garumā. Bet Latvijā tas ir jaunums. Produktu klāstā ir gan dažādi mazgāšanas līdzekļi, krēmi, vaģinālās ovulas, kā arī lubrikanti, lai sniegtu visu vajadzību nodrošinājumu. Visa pamatā, protams, ir delikāta intīmās zonas kopšana, kas ir īpaši maiga bez smaržas vai hipoalerģiskiem piejaukumiem. Gadījumos, ja sūdzaties par sausumu sajūtu ārējos dzimuma orgānos, ko iespējams veicinājis stress, menstruācijas, perorālie kontracepcijas līdzekļi vai farmakoloģiskā ārstēšana, intīmās zonas mazgāšanai atbilstošākais būs Lubripiju mitrinošais intīmās mazgāšanas līdzeklis. Tās sastāvā ir dabīgas izcelsmes, nomierinošas aktīvās sastāvdaļas, kurām ir eļļojoša un mitrinoša iedarbība, kas atjauno komfortu. Savukārt kumlaude intīmās mazgāšanas putes
kur sastāvā ir chlorheksīdu un pretmikrobu augu komplekss ar higienisku atsvaidzinošu un aizsargājošu iedarbību, kas nodrošinās īpaši maigu un saudzējošu intīmās zonas kopšanu ikdienā, kas ir svarīga pie pārmērīgas lokālās mikrofloras attīstības grūtniecības pēcdzemdību periodā, menstruāciju laikā un arī pēc intīmās tuvības. Savukārt, ja intīmās tuvības laikā izjūtat paaugstinātu diskomfortu maksts sausuma dēļ, ieteicams izvēlēties kumlauda lubrikantu. Lubrikants ir veidots uz ūdens bāzes ar hialuronu skābi un pienskābi, kas paredzēts, lai atvieglotu maksts sausuma radīto diskomfortu dzimumakta laikā. Pēc konsistences līdzīgas maksts dabiskajiem izdalījumiem. Tas saglabā intīmo zonu mīkstu un mitrinātu. Tas ir savienojums arī ar prezervatīvu lietošanu, tam nav smaržas un tas ir bez krāsvielām, turklāt dermatoloģiski un ginekoloģiski testēts, tātad drošs sievietei. Kumlauda produktu klāstā ir arī vaginālās ovulas. Tas ir vaginālās lodītes, kas ir īpaši izstrādāts produkts, kas palīdzēs novērst makts iekaisumu. Vaginālās lodītes izmanto sieviešu intīmajā higēnā. Tas nesatur parabēnus un ir drošas sievietes veselībai un labsajūtai. Kumlauda intīmās higēnas produktus atradīsiet aptieku tīklā. Mēs varētu sievieti salīdzināt ar krāšņu ziedu, kas pienācīgi lolots, pabarots un apgādāts spēj ziedēt daudzu gadu garumā. Neatkarīgi jums ir 40, 50 vai 60 gadi. Jūs varat ne tikai labi izskatīties, bet arī labi justies, pat tik nepatīkamajā menopauzes periodā. Sievietes arī ir dažādas, un arī reakcija uz menopauzi mēdz būt ļoti dažāda, un ir dažas tās laimīgās, kas atzīmē, vai vienkārši pārtraucās mēnešreizes un viss, nekas tāds īpašs. Un tad, diemžēl, ir sievietes, kurām ir menopauzes dēļ ļoti stipri bojāta dzīves kvalitāte. Kādai nepieciešama papildus deva enerģijai, kādai būs svarīga palīdzība karstuma viļņu savaldīšanā un satraukuma mazināšanā, kādai būs svarīgi uzlabot ādas veselību un skaistumu. Katrai no jums spēs palīdzēt Femarella. Tā ir unikāla produktu līnija, kas izstrādāta atbilstoši organisma vajadzībām dažādos dzīves posmos. Femarella līnijas produkti jums palīdzēs atgūt harmoniju, ticību sev un uzlabot dzīves kvalitāti, ko negatīvi ietekmē estrogēnu līmeņu samazināšanās. Ļoti interesanti, ka visos viņos iekšā ir sojas ekstrakts, fermentēta soja, kas nav ģenētiski modificēta, linsēklu ekstrakti, tad šīs abas divas vielu kombinācijas ir līdzīgas pēc savas struktūras un arī uz kādiem receptoriem viņi iedarbojas. Viņi iedarbojas uz tiem estrogēna receptoriem. Femarella Rejuvante rekomendējumi sākot no 40 gadu vecuma tā saucamajā premenopauzes posmā, kad sieviete sāk izjust pirmās izmaiņas. Šis produkts vairāk piemērots sievietēm, kuras jūt jau tādas ādas izmaiņas, noguruma izmaiņas, kuras jūt izmaiņas gļotādās, gļotādas paliek sausākas. Šī līnija tieši piemērot sievietēm, kuras jūt kaut kādas izmaiņas jau tīri vizuāli. Ir sievietes, kuras ļoti ietekmē garstāvoklis. Viņas kļūst ļoti aizkaitināmas vai viņām ir grūtības koncentrēties. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu papildus arī B6 vitamīnu. Tātad ir sarkanā līnija, kurai klāt ir B6 vitamīns un arī šie jau pieminētie sojas ekstrakts un linsāklu ekstrakts. Līdz ar to šis komplekss vairāk domāts, ja mēs jau jūtam tādas garstāvokļa, svārstības garstāvokļa izmaiņas, kuras tad mēs varam ar tādu vienu kompleksu uzturu bagātinātāju risināt šādā veidā. Oranžajā līnijā klāt ir D vitamīns, B2 vitamīns un biotīns. Femarella Unstoppable sastāvā esošais kalcija un D vitamīnu komplekss palīdz samazināt kaulu minerālvielu zudumu, kas ir jo īpaši aktuāls sievietēm pēc menopauzes. Sastāvā esošais vitamīns B2 palīdz samazināt nogurumu un nespēku, savukārt biotīns palīdz uzturēt matu veselību. Menopauze nav traģēdija, tas ir jauns un patiesībā skaists posms katras sievietes dzīvē. Ieklausoties savās vajadzībās, dāvājot organismam nepieciešamo, varēsiet ziedēt kā krāšņākais pasaules zieds vēl ilgi, jo ilgi.
Ik katras sievietes vēlme ir atrast to recepti, kas palīdzēs attālināt novecošanās procesus, kas likvidēs dažādas ādas nepilnības un piešķirs smirdzumu un tvirtumu sejai. Vai zinājāt, ka šo mērķu sasniegšanā teju 60% ir atkarīgi no pareizas ādas kopšanas ikdienā? Jo tieši mājas apstākļos mēs varam katru dienu pabarot ādu, katru dienu parūpēties par ādas nepieciešamībām, jo pa lielam šobrīd mēs noteikti dermatologi un vispār estētikas speciālisti mēs nerekomendējam kaut kādas kompozīcijas gradācijā pēc vecuma, bet gan rekomendējam pēc ādas pieprasījuma. Tas nozīmē, ja ir āda, kurai ir nepieciešams depigmentācijas režīms, tad mēs ieteiksim noteikti kaut kādas kompozīcijas, krēmus vai serumus, ampulas, koncentrātus ar aktīvo vielu, kas fokusēsies tieši uz depigmentāciju. Ja ir, piemēram, poraina un kombinēta āda, tad mums būs tāds režīms un protokols, kas ir tieši vērsts uz šī jautājuma atrisināšanu. Tā kā mājas kopšana ir jūsu ikdienas kumulatīvs efekts ilgstošam rezultātam. Dermokosmētikas klāstā ir vairākas formas – krēmi, gēli, losioni, serumi un arī ampulas. Vai zināt, ar ko tās atšķirās? Kura no šīm formām būs efektīvāka vēlamā mērķa sasniegšanai? Visas formas ir specifiski speciāli nokomplektētas un arī sastāvs ir nokomplektēts tā, lai mēs varētu adaptēt ādas pieprasījumam. Respektīvi, ja ir āda sausa, ja ir āda dehidrēta, ja āda ir ļoti plāna, bieži vien sieviete izvēlās kompozīcijas tādas biezākas, treknākas, un tas būs krēms. Taču vēl mēdz būt arī koncentrāti un ampulas. Tas ir īpašs tāds superfoods ādai, ja? Un parasti es rekomendēju šādas ampulas vai koncentrātus, ja ir nepieciešams kaut kāds īpašs akcents, piemēram, C vitamīns, piemēram, antioksidanti ādai, piemēram, retinola ampulas, tātad reģenerācijai, stimulācijai, ja? Tas ir kaut kāds tāds koncentrēts produkts, koncentrētā aktīvā viela, ko mēs lietojam kaut kāda kursa laikā, ja? Tātad tas ir bieži vien 2-3 nedēļas, tas ir kurs, ko var likt vai nu tikai uz nakti, vai protokols ir 2 reizes dienā, un tādā veidā mēs aktīvāk pastrādājam ar problēmām. Tātad krēms, serums, ampulas, koncentrāti ir vienkārši konkrēti elementi sievietes kopšanas rituālā ikdienā. Dermokosmētikas zīmola Babē inovācija ir sejas ādas ampulas. Babē ampulās augstā koncentrācijā aktīvo vielu kombinācija nodrošina redzamu rezultātu jau no pirmās lietošanas reizes. Ampulas serumam ir viegla tekstūra, piemērots visiem ādas tipiem, pat visjūtīgākajiem, un ne tikai sievietēm, bet arī kungiem. Turklāt tas viegli klājas un arī ātri iesūcas ādā. Ļoti labi būtu lietot uz nakti, uz attīrītas sejas ādas, kad seju mēs esam pilnībā attīrījuši no dekoratīvās kosmētikas, sagatavojuši jau, tā kā vēl pirms krēma, tieši šajā brīdī ļoti labi būtu lietot ampulas. Pagaidīt pēc tam brītiņu, kamēr visas aktīvās vielas uzsūcās, un pēc tam jau mēs varam lietot jau to, kas mūsu ikdienas rutīnā ir paredzēts krēms vai kāds papildus serums. Babē ampulas ir pieejamas 3 biežāk sastopamo problēmu gadījumā. Pirmā būtu jutīga āda. Šim nolūkam ir radīts Becalm Plus, kas tūlītēji nomierinās kairināto ādu, kas var būt ne tikai pēc saules apdeguma, bet arī kuperozes, atopijas vai rozācijas sāsinājuma gadījumā. Otra biežāk novērotā sūdzība, kas skar mūsu ādu, jo īpaši rudens, ziemas un pavasara sezonā, ir manāms ādas smirdzuma zudums. Āda izskatās nogurusi, tā ir zaudējusi toni un tvirtumu. Šim nolūkam ir radīts Babē vitamīns C+ ampulas, kuru sastāvā aktīvās vielas veicinās kolagēna sintēzi, panākot veselīga mirdzuma efektu, izlīdzinās ādas toni, mazinās iekaisumu un nodrošinās mitrināšanu 24 stundu garumā. Savukārt, lai novērstu pirmās ādas novecošanās pazīmes, Babē ampulu klāstā tiek piedāvāts Proteoglikan FF ampulas. Tās sastāvā esošais proteglikāns stimulēs kolagēna sintēzi, kā rezultātā ādas tonis izlīdzināsies, āda tiks bagātīgi mitrināta, tā tiks reģenerēta un atjaunota. Vizuāli samazināsies ne tikai grumbiņas, bet tiks panākts arī botoksa efekts.
Bet, ja jums ir nepieciešama jau intensīvāka ādas kopšana ar jau ļoti manāmām novecošanās pazīmēm, ir radīts spēcīgs aktīvo vielu komplekss, kas apvienots Bapē Healthy Aging Multi-Deference ampulās, kas atjauno un uzlabo sejas ādu, aktivizē ādas dabiskās aizsargspējas, efektīvi novērš novecošanās pazīmes. Šos inovatīvos ādas kopšanas līdzekļus Bapē ampulas atradīsiet visās Latvijas aptiekās. Skaisti mati ir teju katras sievietes kvēlākā vēlme. Tomēr jau sasniedzot 20 gadu vecumu, mēs sākam novērot pirmās problēmas. Mati kļūst trauslāki, tie zaudē spodrumu, un sezonu maiņā problēmas ar matu izkrišanu kļūst izteikti aktuālas. Mums ir jāatcerās, ka matiem ir periodiskums, kurā viņi krīt. Ja šobrīd mati krīt ārā, mums jāpaskatās, kas ar mums notika 3 mēnešus atpakaļ. Varbūt mēs slimojām, varbūt bija liels stress, varbūt kaut kas ģimenē notika. Ja? Pēc vasaras arī bieži vien mēs jūtam, ka mati ir saulē palikuši sausāki. Ja? Tā kā rudens ir tas periods pēc vasaras, kad mēs esam varbūt par matiem rūpējušies mazāk. Ir tāds periods, ka mums par viņiem ir jāpadomā vairāk. Kamēr matu izkrišana vēl nav nonākusi tik tālu, ka veido plikpaurību, ir iespējams palīdzēt savam organismam papildus uzņemot dažādus vitamīnu un minerālvielu kompleksus. Protams, ka šampūna un kondicionēra ir laba lieta, bet mats mums tomēr ir, lai it kā arī tās ir šūnas, kas ir jau tā kā mirušas, jā, viņas nav vairs tik ļoti aktīvas dzīves. Matu saknīt tomēr ir tas dzīvības un uzturvielu avots. Līdz ar to uzturvielas viņi saņem no galvas ādas. Ja? Un ļoti labi būtu, ja mēs uzņemtu vitamīnus lielākā devā, iekšķīgi, tieši kas ir domāti matu veselībai. Somijā ražotais uzturu bagātinātājs Evonija veicina matu augšanu un stiprina matu saknes, jo sevī satur rūpīgi atlasītas uzturvielas matu augšanai. Ļoti labi ir kombinācija starp vitamīniem, minerālvielām un arī augu ekstraktiem. Tur ir sējas idra, arī amoliņš, tad mums ir arī aminoskābe metionīns. Tā kā tāds vielu komplekss, kas optimāli būs domāts tieši matu veselībai, matu saknēm, barošanai, ja? Tā kā, tiešām tāds optimāls daudzums ar šīm aktīvajām vielām vienā kapsulā. Evonija uzturu bagātinātājs nesatur laktozi, augus, saldinātājus un glutēnu. Ar savu unikālo vitamīnu un minerālu vielu kompleksu veicina skaistu un veselu matu augšanu, padarot tos spēcīgus, mirdzošus, mazinot trauslumu un izkrišanu. Tātad jālieto būtu pa vienai kapsulai dienā. Vienmēr, kas ir domāti vitamīni tādiem specifiskām lietām, ja sevišķi arī matiem, noteikti ir jāuzdzer tā glāze ūdens, ja, jo, kā pateikt, visas tās kapsulas aktīvās vielas tiks aktivizētas un labāk uzsūksies. Ja? Un kurs sanāk 2 mēnešiem, un sievietēm vienmēr iesaku, pēc mēneša jūs jau jutīsiet efektu. Ja? Un ar matiem ir ļoti interesanti, ka parādās mazie matiņi, ja? Sāk kaut kādi vitamīni jums palīdz, un tie ir jūsu īstie vitamīni, tad pēc mēneša jūs jau kaut kādu efektu redzēsiet. Pēc 2 jau tiešām arī izteikti.